Gustas Jezelskis, Vaidas Lotak. Congrats guys, today third place after day one. Very good result for you guys. What was your day? Puikiai diena, pirmą kartą sulaužėm tradicijas, pirmą kartą lietuviai užsidarė per dieną su 9 žuvim, tai yra kažkas tai wow, nesuvokiama, tiek sveikinimui Gediminui, tiek mes tikrai esam labai patenkinti, esam labai laimingi. Tikrai diena ne iš lengvųjų, su Starkiu buvo gan nemažai reikalų, kelios žuvys atsikabino netoli laivo. Tai Starkiui skiriam gal 3 valandas, lydeką gan greit susigaudėm, su ešeriu irgi nemažai reikalų, nes ešerio panašaus didelio nėra Rygoje užėjusio, arba jis kažkur tai didesni pavieniai besibastantis ir jie nekimba. Tai nežinau, esam labai laimingi, esam labai patenkinti ir laukiam rytdienos. Rytoj jausim tikrai didelį presingą, bet tikiuosi, mes juos sutvarkysim. Stengsimės. Jeigu jūs rytoj neturite ką veikti ir jums taip pat įdomu šios varžybos, tai galite užeiti į Garmin Predator Cup puslapį ir tenais bus nuoroda, kur galėsite tiesiogiai stebėti varžybų eigą gyvai, tiek tiesioginės transliacijas. Rytoj mes irgi turėsim operatorių, tai siūsim jum linkėjimus. Iki! Krists un Linards Spēlmaņi ir šodienas otrās vietas ieguvēji. Ulmus Medus Fishing Team vīri stāst par šodienu. To viņš iedeva, tās gumijas. No rīt. Tās īstās, tās, ko vajadzēja, viņš mums iedeva. Ko vajadzēja no rīta, un mums salikās tas, kad viņas bija tur, kur mēs viņas nebijām trankājuši. Mēs pat nepārbaudījām šogad to vietu. Tā mums ir mīļa vieta, un mēs domājam, ko mēs viņas tur daudzīsim vai kā, un ielidojam. Tikai māte. Mālek. No rīta sākās viss, pirmā asaru vieta nestrādāja, sāk pīties auklis, tur makšķerēja, sapinās un tad tā. Bet pēc tam aizgāja. Jā. Kā es teicu, 8 stundas var savākties. Kādi plāni rītā? Droši vien, ka līdeka. Līdekai mums mazākais izmērs asarī mums ir labs. Zandartam arī salīdzinoši labs. Un līdeka tā, kas ir vismazākā. Tas būtu loģiskākais, ko darīt. Ir zēni, kuriem ir 70, 80 līdekļi un nav trešā, piemēram. Un tur kā aizrakstīs tās cietas, būs interesanti. Rītdien būs baigi jautāt. Vēl viss tik tiek. Pagaidām nobalsim Tomas Hotsas, Irinas Vilpā, Powerboat Team Kota, Lithuania. 566 points. When we throw our lures, everywhere fishes, and big fishes. First of all, we catched pikes, 3 pikes. Second was perches, 3 perches, and after the last was 4 zanders. So one problem, broken rod. One broken rod. Yeah. It will be hard for us because we don't have big fish. We don't know where we can catch it, and we must catch bigger pikes because we have 155 and 60. It's too small for a good result, and one zander 56. We can catch bigger, and perches we don't know how to catch big. It is biggest perches in 5 days what we catch today. Sekite visi draugai, palaikykite rytoj ir žiūrėsime gale dienos, kaip mums seksis.